Nu, šajā neprātīgajā laikā ir tikai Jēzus un viņa baznīca, kas mums var palīdzēt. Un viss ir Dieva rokās, tāpēc mums ir jāpieņem Dieva gribu. Ja mēs pildāmies ar Dievu vārdu, ar dienascho maizi, tad arī Dievs mums tuvojas. Un Dievs piedod un ārstē mūs ar savu svēto garu. Un ar to mēs atbrīvojamies no visiem dēmoniem. Tādēļ arī Jēzus atnāca, lai ārstētu mūsu dvēseles, piedot un lai mēs varētu būt kopā ar Dievu mūžībā. Bet daudz saka, ka Dievs nav, elle nav, baznīca nav vajadzīga, pēc nāves nekā nav. Tie ir saduķēji un farisēji. Tie ar savām runām ieved kārdināšanā citus un novirza no patiesības. Taču par to būs jāatskaitos un būs atbildība par to. Un garīgā pasaule eksistē neatkarīgi, vai kāds tam tic vai arī netic. Un likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības arī pasaulē. Bet mums nav jābaidās no tiem, kas nogalina miesu, bet gan no tā, kas var pazudināt mūsu dvēseles. Savukārt tie, kas sludinās Jēzu, tos arī viņš apstiprinās Tēva priekšā. Tāpēc tie, kas kaunas Dieva vārdu, tiks sodīti, jo par viņiem arī Dievs kaunēsies un novērsīsies no tādiem. Mums ir jānožēlo savi grēki, savādāk mēs tiksim nolādēti un lemti iznīcībai. Grēka nenožēlošana var novest arī pie priekšlaicīgas nāves. Tāpēc risinājums ir ļoti vienkārši. Jānožēlo grēki un jāsako Jēzum. Tad mēs varam izpildīt Dieva gribu, jo daudz ir aicinātie, bet maz izredzētie. Un tikai paša lepnība to traucē darīt. Un ja mēs nepievienosimies baznīcai, nekļūsim par daļu no Jēzu, tad mums nav uz ko cerēt. Un tikai pēc grēka nožēlas mums tiek dota jauna iespēja. Un pasaulē ir visādi cūkas un suņi, un ir arī dievbērni, kas pilda Dievu gribu, nožēlo grēkus un sludina evaņģēliju.